7. februāris ir mūziķa Mārtiņa Freimaņa dzimšanas diena, kuras šogad viņam būtu bijusi 40. Ir pagājuši 6 gadi bez Mārtiņa, bet viņa dzimtajā pilsētā Aizputē Freimja gars nav zudis. Te pirms 5 gadiem skolēnu jaunradas centrā izveidots klubiņš Tu esi mans draugs. Skolotāja Ināra Zālīte un cits Aizputas skolotājs ir izdarījuši to, atrisinājuši to būtiskāko mūsu jautājumu, kad Mārtiņš aizlidojot debesīs atstāja mums ļoti daudz savu mantu un visādas interesantas laikmeta liecības un tā kā savu bagāžu. Un kad mēs īsti nevarējām rast risinājumu, kur to visu turēt, un arī vārds turēt un glabāt nav tas īstākais, bija ļoti svarīgi, ka šīs lietas joprojām turpina dzīvot, turpina būt ne tikai kā tādas muzeiskas vērtības, bet kā tāds labs impulss jaunradei, darbošanai, dullumam, darīt lietas, dziedāt, būt radošiem. Tad šis ir brīnišķīgs risinājums, un tāpēc es saku milzīgi paldies Aizputas skolotājām par šo vietu. Un par jauniešiem, kur šeit ir raduši tādu labu atspērienu punktu savām darbībām, un viss notiek. Un tā kā tas arī ir tā labākā piemiņa, ja mēs gribam pieminēt, ka tas nav tikai palūkot plauktiņā uz relikviju un atcerēties. Nē, lai Mārtiņa lietas, Mārtiņa padarītais ir kā tāds starta palēciens, kā viņš pats dziesmās raksta, starta palēciens jaunam. Un tas šeit notiek, un jaunieši darbojas, un tā ir labākā versija, kā to piemiņu turēt. Šeit ir ļoti daudz jauniešu šajā klubiņā ir apgrozījušies, tie ir nākuši, bijušies mūsu skolēni, viņi vēl tagad atnāk savu reizi arī šeit padziedāt, un man liekas, te jau kopā reizēm satiekās paudzes. Aizputas vidusskolas 9. B klases skolēni ir aktīvi Mārtiņa Freimaņa piemiņai izveidotā klubiņa apmeklētāji vismaz reizi nedēļā. Viņi ir tie, kuri kopā ar skolotājām caurskatīja Mārtiņa privāto datoru, kopējot failus ar dziesmu tekstiem, notīm, fotogrāfijām. Tagad informācija uzskatāmi apkopota vairākās pabiezās mapēs. Šobrīd jaunieši kārto fotogrāfijas no aizvadītajiem pasākumiem. Viņi atzīst, ka pašiem vislabāk patīkot neformālā klubiņa gaisotne. Atnākam, iedzeram teju, varbūt kādas idejas, pārunājam, kaut ko, ko mēs varētu izdomāt, izdarīt. Dziedat arī viņa dziesmas? Jā, kā kur vakar. Pārsvarā pārspriežam pa Mārtiņu Freimani, ko viņš darīja. Kaut ko arī palasām, tā kā to dzējoļu grāmatu. Freimja gars un klātbūtne sajūtama it visā. Lielformāta koncertu un filmu plakāti pie sienām gluži tāpat kā viņa bijušajās dzīves vietās. Tāpat arī fotogrāfijas ar klases biedriem un draugiem. Te arī Mārtiņa roku rakstītās dzejas rindas, dažādas sīklietiņas, kas burtiski kā puzles gabaliņi veido krāsaino stāstu par vienkāršo un talantīgo puisi no Aizputes. Zīmīgi arī tas, ka klubiņš Tu esi mans draugs izveidots telpā, kur savulaik uzturējies arī Mārtiņš. Jo Mārtiņa jau radošā darbība jau pagāja šeit, jo kādreiz šeit bija skolas internāts. Un šeit jau viņa mūzika tapa un mēģinājumi bija. Jā, mums bija kādreiz pašiem savs fotoaparāts un paši attīstījām bildes, tāpēc viņas tādas dzeltenas ir. Tāda feina Mārtiņa aura šeit ir, un tas ir pats svarīgākais. Patiesībā tās bildes ir pirmās, kas tagad, jo tās ir no viņa albuma ņemtas ārā. Viņš veidoja albumus tādus arī pa tēmām, ka viņš aizrāvās, viņš tā kā iedegās un tā kā taisīja tos albumus, tad pamet pusratā, bet tās bildes ir no Aizputas laikiem, gan kad viņš mazs bija, gan mūsu skolas dūlē gadi, gan klases biedri. Jāsaka, ka viņš mīlēja arī šīs fotogrāfijas, tā kā rādīja draugiem saviem, arī tiem, kas mūs nezināja, to Aizputi viņš vienmēr kaut kā mēs reizēm smējāmies Mārtiņu, tad, kad tie Rīgas draugi bija apkārt, un mēs divi tā dalījāmies tajās atmiņās, nemitīgi. Man liekas, ka tie draugi zināja jau tos stāstus no galvas, bet viņi tik un tā klausījās, smējās, un laikam ejot, tie stāsti kļuva arvien krāsaināk. Aizpute Mārtiņa būtībā ir varens pilkta pasaule. To viņš vienmēr ir uzsvērs, to mēs neesam izdomājuši. Viņam bija ļoti svarīgi gan
turēt dzīvu kontaktu ar pašu aizputi, ar skolu, palīdzēt, braukt, muzicēt un salidojumi. Tā bija svēta lieta. Īsu un spilgtu mūžu nodzīvoja Mārtiņš Freimanis ar savu aiziešanu mūžībā pirms 6 gadiem, atstājot daudz neatbildētu jautājumu. Tā kā šis ir viņa jubilejas gads, tad rudens pusē tiek plānota autobiogrāfiskas grāmatas izdošana. Liels paldies Daigai Mazvērsītei, kur ir mīļu prāti piekritusi šo grāmatu izveidot. Tātad tas darbs un ceļš noteikti nebūs viegls aiz tam, ka Mārtiņš ir ļoti, ļoti daudzpusīgi, ļoti daudzkrāsaina personība un aptvert šos laika posmus, iesaistītos cilvēkus, viņu atmiņas un kaut kādus nozīmīgus atkal faktus, bez kuriem Mārtiņa personība tā kā nebūtu iespējama tāda, kāda viņa ir. Tas būs tāds pagaršs darbs, un man ir prieks, ka es Daigai varēšu palīdzēt, orientēties šajā krāsainā pasaulē, kas sauc Mārtiņš Freimanis. Un, jā, mūsu plānā, ka uz Mārtiņa dienām šī grāmata varētu ieraudzīt dienas gaismu. Mēs katrs esam unikāls un daudzveidīgs, bet ja Mārtiņu gribas izstāstīt, tas ir kā Mārs Čaklais teica, dabūt jūru gliemežvākā. Kaut kas tāds ir ar viņu. Manī negribas āršķirīgus svētkus šobrīd, bet drīzāk tiešām dot veiksmes vēlējumu jauniešiem, lai viņi darbojās un priecāties un redzēt, ka tas notiek. Tie ir tie īstie svētki. Koncertus mēs paspēsim uztaisīt vēl un vēl. Un jā, lai kā dzīve kā košums ar visām krāsām, ar visām. Mārtiņa Freimaņa 40. dzimšanas diena dzimtajā Aizputē atzīmēta sirsnīgā gaisotnē. Savu īpašo muzikālo sveicienu Freimim jubilejā Tur augšā debesīs veltījuši Aizputes novada jaunieši sadarbībā ar Jauniešu ideju māju. Pie Dieviņa garī galdi, tur sēž pati mīļā Māra, mīļā Māra. Pie Dieviņa garī galdi, tur sēž pati mīļā Māra, mīļā Māra. Sēž pati mīļā Māra, vilainītes rakstīdām. Tur sēž pati mīļā Māra, vilainītes rakstīdām. Izrakstīja, saskaitīja, atdod Dieva rociņai. Izrakstīja, saskaitīja, atdod Dieva rociņai. Dieviņi, tava vaļa, tava ir rociņa. Dieviņi, tava vaļa, tava ir rociņa. Pašas laimās atslēdziņa. Tava ir rociņai, pašas laimās atslēdziņa. Dieviņi kalnā kāpti, ne no kalnā lejiņai. Dieviņi kalnā kāpti, ne
dieviņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti, mīļi lūgt. Dieviņi otram doti, otram doti, ne no otrā mīļi lūgti.